Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 1. un 2. uzdevums. 16 pakāpē viena puse. Liežamas formulu lapu, kur tāda, ja mums ir kāpinātājā daļa, tad mēs skaitītāju rakstam kā pakāpi un saucēju kā saknes pakāpi. Tātad tas būs 16 pirmajā pakāpē un kvadrātsakne. Ja? Tad kvadrātsakne no 16, jeb kāds skaitlis jākāpina kvadrātā, lai dabūtu 16, tas ir 4. Tālāk logaritms ar bāzi 3 no 81. Logaritms nozīmē, kādā pakāpē jākāpina šis skaitlis, lai dabūtu širo skaitli. Tad atbilde ir 4, jo 3 ceturtajā pakāpē ir 81. Tālāk, kartupelis plus kartupelis ir 2 kartupeļi. Šādi. Atbilde D. Iznest reizinātāju. Tad atceramies, ja mums ir skaitlis blakus burtam, to mēs varam parakstīt šādi. Tad mēs varam no katra atsevišķi izvilkt sakni. Un kopsakne no 8, ja kāds skaitlis jākāpina kubā, lai būtu 8, ir 2. Mums ir 2 kopsaknes no A. Pārveido par pakāpi. Tad mēs darām tieši to pašu, ko mēs darījām iepriekš. Tikai otrā virzienā. Tad mums A ir pirmā pakāpe. Tad mēs rakstam A pakāpe 1/8. Kurš lielāks A vai B? Tātad, un te mēs atceramies, ka zīme ir jāmaina vietām. Ja bāze pakāpē ir mazāka par 1, tad tur notiek šī zīmju maiņa. Ja? Atceramies no eksponentu nevienādībām. A mazāks par B. Un uzdevums ir atrisināts. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūs 100% matemātikas eksāmenā 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu un dodamies atpakaļ pie video. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 3. un 4. uzdevums. Mums ir kaut kāda šī funkcija. Mums jautā funkcijas vērtību, kad x ir -2. Ja? Tad vienā variantā mēs varam apstīties grafikā, atrast x ir -2 šeit, un atrast funkcijas vērtību -1. Vai arī mēs varam vienkārši to -2 ielikt iekšā šitajā formulā un dabūt 1 dalīts ar -2 -1 pusi. Un sanāk -1 puse, -1 puse, kas būs -1 vesels. Tālāk, funkcijas vērtību kopa. Atceramies, ka funkcijas definīcijas kopa bija visi x, kas ir iespējami, tad funkcijas vērtību kopa ir visi y, kas ir iespējami. Un kā mēs redzam, ka y var aiziet bezgalīgi tālu uz augšu, bezgalīgi tālu uz leju, bet te pa vidu ir pārāvums pie -0,5, kur y neeksistē. Tātad viss izņemot -0,5, un tas ir C intervāls. Tālāk paskaidro, kāpēc otrās funkcijas grafiks nekrusto OY asi. Un tas ir tāpēc, ka mēs tagad ir krustpunktam ar OY asi, x koordināta būtu 0, bet x koordināta nevar būt 0, jo tad šī daļai nebūs jēgas, ja? Jo mēs nedrīkstam saucējā ielikt 0. Un tā arī mēs aptuveni to paskaidrojumu uzrakstam. OY asi punktam x koordināta būtu 0, bet x nevar būt 0, jo tad saucējā sanāks 0 un funkcijai nav jēgas. Jā, tā arī kaut kā uzraksta. Tā nosaka visas tās argumentu x vērtības, uz kurām funkcijas vērtības ir pozitīvas. Atceramies, funkcija ar pozitīvu virs x as, negatīvu zem x as. Tātad šī ir tā pozitīvā funkcijas daļa, kas ir virs x as. Tātad tas ir sanāk no 0 līdz 2. Tas ir tas intervāls, un to mēs arī uzrakstam. Sadala reizinātājos, šī ir tīrākā formula, jā, jo mums ir 1 kups mīnus 2 kups. Jā, 27, 3 kubā. Un te mēs tīrā veidā pārrakstam šo te formulu. Tātad 1 mīnus 2 reiz 1 kvadrātā plus 1 reiz 2 plus 2 kvadrātā. Un uzdevums ir atrisināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 5. un 6. uzdevums. Ar pirmo sacensību posmu velosipēdists veica 2 stundās un atlikušos 30 km ar ātrumu A km/h. Uzrakst izteiksmi, kas izsaka ceļā pavadīto laiku. Tātad pirmais posms ir 2 stundas un plus, tātad un tad otrajā posmā bija 30 km ar ātrumu A km/h. Tad atceramies, ka laiks ir ceļš dalīts ar ātrumu, tātad mēs izdalām
atvēlam ceļš dalīts ar ātrumu, un tādā veidā mēs dabūjam laiku otrā posmā, un re, kur mums ir gatava izteiksme. 6. atņem daļas, tad novienādojam saucējus, sākam ar to, šādi te, un tad mums sanāk x plus 5 dalīts ar x reiz x plus 5 mīnus 2 x reiz x plus 5, un tagad, kad mums vienādi saucēji, mēs to varam uzrakstīt uz vienas daļas, tad x plus 5 mīnus 2 dalīts ar x reiz x plus 5, 5 mīnus 2 ir 3, atbilde ir šāda. Un uzdevums ir atrasināts vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas sabiedrības uzdevums. Let's go. Daļēja nevienādība. Mēs pielīdzinām skaitītāju nulē, pielīdzinām saucēju nulē, atrisinām abus lineāros vienādojumus, burti pa kreisi skaidri pa labi, izdalām ar to, kas ir pie burta, dalīts ar -1 un dabūjam, ka x ir 2. Šeit tāda pārnesam trīnieku uz otru pusi un dabūjam atbildi x ir 3. Tālāk mēs uzīmējam šo te skaisto skaidru taisni, un tad mēs atliekam -3 un 2. Un tad šeit mums ir lineāra funkcija, x ir negatīvs, tāpēc viņa ir dilstoša. Tāda pie divnieka mums ir dilstoša līnija, un tad šeit mums arī lineāra funkcija, bet x ir pozitīvs, tāda mums augoša līnija. Šādi te, un tad mums sanāk tādi kā 3 intervāli šeit. Atceramies tur, kur funkcija virs x tur ir pozitīva, zem x ir negatīva. Pozitīvs dalīts ar negatīvu būs negatīvs, pozitīvs dalīts ar pozitīvu būs pozitīvs, un pozitīvs dalīts ar negatīvu būs negatīvs. Mums vajag mazāku pa nulli, tātad negatīvu. Tāda mēs iekrāsojam tur, kur ir mīnusiņi. Tad atbilde būs x pieder no mīnus bezgalības, jo te kaut kur tālumā ir mīnus bezgalība, līdz -3, un tad no 2 līdz te kaut kur tālumā ir plus bezgalība. Bam! Un uzdevums ir atrasināts vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 8., 9. un arī 10. uzdevums. Tātad, pirmajā pāraksti vienādojumu, un substitūcijā izmantojam, ka 1 dalīts ar x mēs apzīmējam ar m. Tātad šitā te vietā mēs ieliekam m, un 2 dalīts ar x ir tas pats, kas 2 reiz 1 dalīts ar x. Tāpēc to mēs varēsim pārst tikai 2m. Un mēs rakstam m kvadrātā plus 2m mīnus 3 ir 0. Skaisti. Tālāk mums ir kaut kāda virkne, kur mēs zinām pirmo virknes locekli, un kā var iegūt katru nākamo, un aprēķināt vajag otro un trešo. Ok, tad mēs sākam ar otrais, un pēc šās formulas mēs redzam, ka nākamais ir iepriekšējais kvadrātā -1. Tātad iepriekšējais kvadrātā -1. Tātad tas būs 2 kvadrātā -1, 4 -1 ir 3, un tad x trešais, tādā atkal būs iepriekšējais kvadrātā -1, kas būtu, iepriekšējais mums bija 3 kvadrātā -1, kas būtu 9 -1 ir 8. Un eksponentu vienādojums, ja? Atceramies, ka 32 ir tas pats, kas 2 5. pakāpē, un tad mēs rakstam to, ja šie skaidrlīši ir vienādi, tad arī šīm te pakāpēm jābūt vienādām. X -1 ir 5, 1 mēs pārnesam uz otru pusi, atceramies pārnesot uz otru pusi mainās zīmes, un mēs dabūjam x ir 6. Un uzdevums ir atrasināts vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 11. un 12. uzdevums. Tā mums ir divas funkcijas, kuras krustojās punktā kaut kādā, un mums jānosaka vienādojuma sakne, un kur mums būtībā ir pateikts, ka viena funkcija ir vienāda ar otru funkciju. Un tad atceramies, ka grafika, kur krustpunkti ir tāda vieta, kur abas funkcijas ir vienādas, jeb tajā punktā, šajā punktā, viena funkcija ir vienāda ar otru funkciju, kas ir rakstīta šeit, un tātad šī te krustpunkta koordinātas būs šī te vienādojuma atrisinājums. Atbilde x ir 2. Tālāk mums ir ģeometriskā progresija, kur mums kaut kāds B2 pa vidu, mums ir 5, B2 un 125, un mums jāpaskaidro, kāpēc nevar pateikt viennozīmīgi, cik būs B2. Un šeit mēs varam izmantot šo te formulu, kur tātad virknes loceklis kvadrātā ir vienāds ar abu blakus esošo virknes locekļu reizinājumu. Mēs varam pārrakstīt formulu. BK kvadrātā ir BK mīnus 1 reiz BK plus 1. Tad sanāk, ka B2, tas, kas ir pa vidu, kvadrātā būs vienāds ar abu blakus esošo reizinājumu. Sanāk, B2 kvadrātā ir 625. Un ja mēs izvalkam kvadrātu sakni, mēs dabūjam, ka B2 var būt gan plus vai mīnus 25. Tā kā B2 var būt gan plus, gan mīnus 25, tad mēs viennozīmīgi nevaram pateikt B2 vērtību. Un uzdevums
ir atrisināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 13. uzdevums. Te mums ir kaut kas pa vektoriem. Tā nosaka vektora A koordinātas. Tā vektors A mums ir širas. Un koordinātas būtībā ir tik, cik mēs pājam par x asi un tik, cik mēs pājam pa y asi. Ja, un mēs redzam, ka mēs pa x asi pājam sanāk 4 vienības, un pēc tam pa y asi mēs pājam 2 vienības. Tātad koordinātas ir 4 un 2. Tālāk izsaka vektoru AB ar dotajiem vektoriem. Okay? Tātad vektors AB būtībā nozīmē, kā tikt no punkta A uz punktu B, un kā mēs uz viņu varam tikt. Mēs varam ejot šādi un ejot šādi. Un tā kā mēs pa vektoru C aizgājām pretējā virzienā, tad mums jāraksta mīnus C. Un tā kā pa vektoru A mēs arī aizgājām pretējā virzienā, tad mums arī jāraksta ar mīnusām. Okay? Un tad no punkta M uzzīmē vektoram A pretējo vektoru B. Tas nozīmē, ka mums jāuzzīmē tas pats vektors A, tikai otrajā virzienā. Ja A gāja šajā virzienā, tad mēs tagad viņu uzzīmējam kāda te otrajā virzienā un neaizmirstam pierakstīt vektora nosaukumu. Un uzdevums ir atrisināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 14. uzdevums. Tātad nosaka punkta B koordinātas, ar punkts B ir šeit. Un koordināts būtībā ir cik būtu jāpaiet pa x asi un cik pa y asi un cik pa z asi, lai nonāktu šajā punktā. Tātad mēs redzam to, ka pa x asi mums necik nav jāpaiet, pa z asi mums arī necik nav jāpaiet, mums tikai pa y asi ir jāpaiet 3 vienības. Un tā arī mēs rakstam, pa x asi mēs pājam 0, pa y mēs pājam 3 un pa z mēs arī pājam 0. Tālāk nosaka vektora AG koordinātas. Tā AG, tātad šitas. No šejienes uz šejieni. Okay? Un te ir ļoti līdzīgi, kā mēs no punkta A varam nokļūt punktā G. Tāda pa x asi mums ir jāpaiet 3 vienības uz apakaļ, negatīvajā virzienā. Tāda pa y asi mums jāpaiet 3 vienības, ja tātad y asi pozitīvajā virzienā. Tātad 3 vienības pozitīvajā. Un tam mums vajag pa z asi paiet 3 vienības pozitīvajā virzienā. Uz augšu. Tas ir mīnus 3, 3. Mīnus 3, 3. 3. Tālāk nosaka vektoru, kas ir vienāds ar AB plus AH. Skatāmies. Tātad AB plus AH būs vektors AG. Kā mēs to varam izdomāt? Ir tas, ka mēs varam pārvietot šo piekabināt šo te AB vektoru galā tam AH vektoram. Un tad, ja mēs izsakojam šeit čūskai, tad mēs savienojam šādi pa taisno. Un šis ir tas summas vektors AG. Tad atbildē A. Un uzdevums ir atrisināts. Ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 15. un 16. uzdevums. Tātad mums ir taisne, un mums ir punkts, kaut kāds punkts un aprēķina y vērtību, ja? Punkts pieder šeit taisnē. Un, ja punkts pieder šeit taisnē, tad ar šīm te x un y vērtībām ir jāizpildās šajai sakarībai. Ar x vietā mēs ieliekam 1 un y vietā mēs ieliekam y. Mēs dabūjam 3 reiz 1 plus y mīnus 5 ir 0. Tātad tas būs vienkārši 3. 3 mīnus 5 ir mīnus 2. Tad 2 aizšaujam uz otru pusi un dabūjam, ka y ir 2. Un 16. dota taisne y ir 4x. Uzraksta dotajai taisnē perpendikulāras taisnes virzienu koeficientu. Bliežam pa taisnos formulām. Taisnes vienādojums. Un mēs redzam, ka taisnes ir perpendikulāras, ja virzienu koeficientu reizinājums ir mīnus 1. Tātad k1 reiz k2 ir mīnus 1. Un ja mēs gribam iegūt, cik ir k2, tad mēs izdalām abas puses ar k1 un mēs dabūjam, ka k2 ir mīnus 1 dalīts ar k1. Un šajā gadījumā k1 mums ir 4. Virzienu koeficientu 4, un mēs dabūjam atbildi 1/4, mīnus 1/4. Un uzdevums ir atrisināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 17. uzdevums. Tā mums ir taisne, kas iet caur kaut kādu punktu, un mēs zinām arī virziena koeficientu. Un mums jāuzraksta šīs taisnes vienādojums. Ja mēs aizblēžam pa taisno uz taisnes vienādojumiem, tad mēs redzam, ka rekur mums ir 3 formulas, kā izdomāt taisnes vienādojumu. Šī pirmā formula ir, ja mums ir zināmas viena un otra punkta koordinātas. Šīs ir, ja mums ir zināms virziena koeficients un šis te brīvais loceklis, bet šī formula ir, ja mums ir zināms viens punkts, x1, y1 un virziena koeficients, jeb tieši tās, ko mums šobrīd vajag. Tātad šis te punkts būs x1, y1 un tad virziena koeficients, rekur k ir 2.
tad viss, ko vajag. Mēs varam pa taisno pārrakstīt formulu, tātad y mīnus y1 ir vienāds ar k reiz x mīnus x1, tātad mēs ieliekam y1 vietā 1, k vietā 2 un x vietā mīnus 3. X1 vietā mīnus 3. Tāda mīnus ir plus. Tad mēs atveram iekavas. 2 reiz x ir 2x un 2 reiz 3 ir 6. 1 mēs pārnesam uz otru pusi. Mēs domājam, y ir 2x plus 7. Bet mums vajag to šādā formātā. Ja? Redziet, kur viss ir pārnests uz kreiso pusi un labajā pusē paliek tikai 0. Tā ar visu nesam pa kreisi. Un mēs dabūjam mīnus 2x plus y mīnus 7 ir 0. Pārnesot uz otru pusi mainās zīmes. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 18. uzdevums. Te mums ir dots riņķis, ja, un mums ir dabūt riņķa līnijas rādījusu, pareizi. Un tad rādījus ir šitas te no A uz B. Un, lai mēs viņu aprēķinātu, mēs to varam izveidot. Mums aizsanāk attālumu starp punktu A un punktu B, jeb nogriežņa AB garumu, ja mēs zinām punkta A un punkta B koordinātas. Un, ja mēs aizējam uz formulu lapu, atrē, kur mums ir attālums starp punktiem, un kur mums ir, kā mēs varam dabūt attālums starp punktiem A un B, kas ir x koordinātu starpība kvadrātā plus y koordinātu starpība kvadrātā, un no tā izbliežam kvadrāta sakni. Tāda rādījus mūsu attālums starp A un B, un tas būs x2 mīnus x1 kvadrātā plus y2 mīnus y1 kvadrātā, un tad šajā gadījumā tātad šis būs x1, x2, x1, y1, un šis būs y1, y2, un tad šis būs x2, y2, un tad tas sanāk būs 1 mīnus 2 kvadrātā plus 2 mīnus 1 kvadrātā, tad mīnus ir plus, tā 1 plus 2 ir 3, un tad 2 mīnus 1 ir 1, tā ir 9 plus 1, tas būs kvadrāts saka no 10, ja. Šādi te. Un uzraksti tādas riņķa līnijas vienādojumu, kuras centrs ir punktā A un rādījus ir 5. Ok, te mēs ņemam šo te riņķa līnijas vienādojuma formulu, ja, kur tā tad x mīnus centra x koordināta plus y mīnus y centra koordināta ir rādījus kvadrātā. Šajā gadījumā A mums ir tas centrs, kas atrodas punktā mīnus 2, 1 un rādījus mums ir 5. Tātad sanāks mīnus ir plus un y mīnus 1 un 5 kvadrātā ir 25. Tā arī mēs rakstam. Y plus 2 kvadrātā plus y mīnus 1 kvadrātā ir 25. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 19. un 20. uzdevums. Tad daudzstūrim rotējot ap kādu no malām rodas nošķelts konus. Nosaki, kāda veida daudzstūris rotēja. Tad nošķelts konus, tad mēs iedomājamies lielāku pankūku, mazāku pankūku, un viņas tiek savienotas. Tātad uzzīmējam šo rotācijas asi, un sanāk tā figūra, kas rotēja, bija šī te, kas izskatās pēc taisleņķa trapeces. Atbilde B. 20. Nosaki taisni, kur ir šķērsa taisnai MB. Tad atceramies, šķērsas taisnes ir tādas, kuras nekrustojās, bet nav arī paralēlas. Un tad kur SA un MB krustojās, tas nedara. Tālāk CB un MB arī krustojās, tas nedara. Tālāk CM un BM arī krustojās, bet BM un SC nekrustojās. Tāpēc atbilde ir D. Tālāk plaknes ABC un BSC šķeļas pa taisni. Tātad ABC ir tas, kas ir apakšā, un BSC ir tā, kas ir aizmugurē. Ja, un tātad tā taisne, kas ir kopīga apakšējiem trīsstūrim un augšējiem trīsstūrim ir BC. Un tad piramīdas visas šķautnes ir vienādas. Papildina attēlu, iezīmēt leņķi alfa, kas ir leņķis starp plakni ABS un ABC. Tātad ABS ir šis te trīsstūris, ABC ir šis trīsstūris, un lai mēs noteikti leņķis starp šiem abiem trīsstūriem, mums ir jāuzvelk perpendikuli, jābūt šiem te diviem perpendikuliem, un tas atceramies, ka starp šiem te diviem perpendikuliem ir divu plakņu kakta leņķis, un tas arī būs tas leņķis starp tām plaknēm. Un uzdevums
ir atrisināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 21. uzdevums. Tātad mums ir kaut kāda prizma, un mums ir zināms, ka ABC laukums, tātad pamata laukums ir 6 cm², prizmas diagonāles un pamata leņķis ir 60 grādi. Ja? Tātad šī diagonāle ar šo pamata plakni veido 60 grādu leņķi. Un aprēķina prizmas tilpumu, ja DB1 ir 8. Kas ir DB1? Tā ir diagonāli ir 8. Ok, lai dabūtu prizmas tilpumu, ja mēs aizējam uz formulu apu, mums vajag pamata laukumu un augstumu. Pamata laukums mums jau ir, tas mums te ir pateicis priekšā, mums vajag augstumu. Tātad no šī 3 stūra, taisleņķa 3 stūra, mums vajag iegūt šito te malu. Un tas izskatās pēc tīrākā sinus, ja? Tātad pretkatetē tas, kas jāprēķina, un tas, ko mēs zinām, hipotenūza, un tas, kas saistās ar pretkatetē un hipotenūzu, ir sinus. Tātad sinus, tad mēs pasakam, ka mēs aplūkojam 3 stūri, esam ļoti uzmanīgi mērvienībām uz uzdevumu risinājumu, jo abas zīmītes, tātad 3 stūris BDB1, un tur tāda sinus 160 grādu leņķim būtu pretkatete, kas ir BB1 līdz hipotenūza, kas ir DB1. Tad sinus 60 grādiem mēs varam nolasīt no apļa. Tātad 60 grādi ir tas pats, kas pi dalīts ar 3, pi dalīts ar 3 ir šeit, sinus as ir šeit, noliekam līniju pret sinus asi un dabūjam saka no 3 dalīts ar 2. Tātad saka no 3 dalīts ar 2. BB1 ir tas, kas jāprēķina, augstums, un D ir 8. Sareizinām krustā, 2 BB1 ir vienāds ar 8 saknes no 3, un izdalot 2 mēs dabūjam BB1 ir 4 saknes no 3. Numurējam risinājumu, jā, kārtots risinājums, un otrajā tilpums būs S pamatam reiz augstums. Šajā gadījumā S pamatam mēs jau zinām, tas ir 6 kubikcentimetri, un tad augstums ir 4 saknes no 3, 6 reiz 4, 24 saknes no 3, un tā kā mums ir bezgalības zīme, tad neaizmirstam pierakstīt visur klāt mērvienības. Šādi te. Tālāk pamato, ka AB1D ir taisleņķis. Ja? Tā ir mums jāpamato AB1D, šis te 3 stūris ir taisleņķis. Ja? Tas nozīmē, ka mums jāparāda, ka šis leņķis ir taisns. Un to mēs varam izdarīt pēc 3 perpendikulu teorēmas, ja, jo šis iedomājamies šo te AB1 kā slīpni, tad šis būs slīpnes perpendikuls un šis būs slīpnes projekcija. Un ja slīpnes projekcija ir perpendikulāra malai, tad pēc 3 perpendikulu teorēmas arī pati slīpne ir perpendikulāra tai malai. Un tā arī mēs rakstam. Tātad, ja mums ir šis slīpnes perpendikuls BB1, kas ir perpendikulārs plaknē, kur atrodas mala AD, un mums ir slīpnes projekcija AB, kas ir perpendikulārs malai AD, pēc 3 perpendikulu teorēmas arī slīpne AB1 būs perpendikulāra AD pēc 3 perpendikulu teorēmas. Protams, rakstam pilnos vārdos, nevis saīsinājumos, tā lai nevar piesieties. Un uzdevums ir atrisināts. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz skolu.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz skolu.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 22. uzdevums. Tātad mums ir aksiāls šķēlums, regulārs 3 stūris. Atceramies, aksiāls šķēlums ir tāda figūra, kas iet cauri centrālo asi un kas iet pilnībā cauri. Kas ir svarīgi, ka tā figūra iet pilnīgi cauri visam, ja, ka viņa neapstājās kaut kur pa vidu. Tad šis te aksiāls šķēlums ir regulārs 3 stūris. Regulārs 3 stūris nozīmē visas malas vienādas, 8, 8 un 8. Un mums vajag konusa sānu virsmas laukumu. Ok, tad uzreiz bliežam uz formulu lapu. Konusa sānu virsmas laukums ir pi reiz rādījus reiz veidule. Tāda S sānu būs pi reiz rādījus reiz veidule. Pi ir pi, tad rādījus sanāk, ja diametrs ir 8, tad sanāk šis te rādījusa daļa būs 4. Un tad veidule ir šī tāda slīpā līnija, kas ir 8. Tad 4 reiz 8, 32, beigās piekabinam pi, un tā kā mums bezgalības zīme, tad nekādā gadījumā neaizmirstam mērvienību ielikt pareizo. Šajā gadījumā būs kvadrātcentimetri. Un uzdevums ir atrisināts.
Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 23., 24. un 25. uzdevums. Tātad 23. mums jāpārveido grādos 3π dalīts 10. Plēnām vienīgais mums jāatcerās, ka pi ir tas pats, kas 180 grādi. Līdz ar to pi vietā ieliekam 180 grādus. Ja saīsinam, mums sanāk 3 reiz 18, kas būs 54, un neaizmirstam, ka tie ir grādi. Tālāk, ar mums ir sinus kvadrātā no viena leņķa plus kosinus kvadrātā no tāda paša leņķa. Tagad bliežam uz trigonometriskajām formulām, un mēs redzam, ka sinus kvadrātā no viena leņķa plus kosinus kvadrātā no tāda paša leņķa vienmēr sanāk 1. Tātad mēs rakstam atbildi 1. Ja? Jo šajos te leņķos tur var būt jebkāds leņķis, galvenais, ka šie leņķi ir vienādi. Un 25. mums ir divi šie pagrieziena leņķi. Mums interesē, kuram leņķim kosinus ir lielāks vai mazāks. Tad atceramies, ka kosinus as ir x as, un te mēs novelkam tātad leņķa A kosinus vērtība būs šī, un leņķa B kosinus vērtība būs šī te. Mēs redzam, ka leņķa A kosinus vērtība ir pozitīva, un leņķa B kosinus vērtība negatīva. Kosinus leņķam alfa būs lielāks nekā beta. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 26. uzdevums. Tā ir mums trigonometriskā funkcija. Mums ir kosinus grafiks, kurš viņš ir bišķi pabīdīts pa labi. Mums vajag aprēķināt funkcijas vērtību, ja tā ir x pī līdz 3, ieliekam pī līdz 3x vietā. Ja un redzam, ka mums rakstīts ir aprēķini, nevis nosaka no grafika, tad tā arī mēs daram. Tāda x vietā ieliekam pī dalīts ar 3, un tad mums sanāks kosinus x vietā pī dalīts 3 mīnus pī dalīts ar 6. Novienādojam saucējus, sanāk kosinus 2π dalīts 6 mīnus pī dalīts 6. Uzrakstam uz vienas daļas kosinus 2π mīnus pī dalīts ar 6. Kas sanāk būs kosinus pī dalīts ar 6. Un tagad bliežam uz trigonometrisko riņķi. Kosinus pī dalīts 6. Pī dalīts 6 atrodas šeit. Kosinus as atrodas šeit. Savienojam, sāk no 3 dalīts ar 2. Tālāk funkcijai intervālā no mīnus pī līdz 2π ir cik funkcijas nulles. Atceramies, funkcijas nulles ir krustpunkti ar x asi. Tātad no mīnus pī līdz 2π mēs redzam 3 funkcijas nulles. Uzzīmē funkcijas 2 reiz tā pati funkcija. Ja vienīgais mainās, ka mums tiek pierēzināts 2 klāt, kas nozīmē, ka katra vērtība būs vienkārši 2 reizes lielāka. Ja te bija 0, tad 0 reiz 2 tāpat paliek 0. Ja te bija 1, tad 1 reiz 2 būtu 2. Tā kā ir 0, reiz 2 ir 0, 1 reiz 2 ir 2, nu mīnus 1 reiz 2 ir 2, un tad 0 reiz 2 ir 0, un tad pa lielā mēs dabūjam tieši to pašu, bet viņš iet bišķi augstāk. Jo, ja pats kosinus ir tikai no mīnus 1 līdz 1, tad, ja mēs pierēzinām klāt 2, tad tas tagad ir no mīnus 2 līdz 2, un tad mums sanāk būtībā tas pats, tikai tas grafiks aiziet augstāk. Jā, nu pilnīgi traģisks zīmējums, bet galvenais, ka ir tās svarīgākie punkti ir atlikti un tad ar līnijām savienot. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 27. uzdevums. Ar mums zināms, ka BC ir 3, AB ir 5 un ABC ir 120 grādi. Mums vajag aprēķināt trešo malu, un šī ir tīrākā kosinusa teorēma. Kā mēs varam aprēķināt trešo malu, ja mēs zinām divas malas un leņķi starp tām. Un tā arī pa lielam arī mēs daram. Bezgalības zīme, skatāmies mērvienības. A kvadrātā ir B kvadrātā plus C kvadrātā mīnus 2BC kosinus alfa. Šajā gadījumā A tas ir tas, kas ir jāprēķina, B ir 3, C ir 5 un leņķis starp abiem ir 120 grādi. Tātad 3 kvadrātā sanāk 9, 5 kvadrātā 25, 2 reiz 3 reiz 5 ir 30 un kosinus 120 grādi ir tas pats, kas 2 reiz 60, ja sanāk 2 reiz pi dalīts ar 3 un 2 reiz pi dalīts 3 būs 2π dalīts ar 3. Ar 120 grādi būs šeit, un mums interesē kosinus. Kosinus as ir širā, tāda vēlkam uz leju un dabūjam mīnus 1 puse. Mīnus 1 puse. Šāda te. Un tam sanāk 9 plus 25 ir 34, un tad mīnus reiz mīnus ir plus,
un 30 reiz viena puse ir 15. Mums sanāk AC kvadrātā ir 49, un actually mēs varam izvilkt sākni. AC būs 7, un neaizmirstam mērvienību, ja jo tā bezgalības zīmīte beigās, un atbildi godīgi diezgan smuka beigās sanāk. Un uzdevums ir atrisināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 28. uzdevums. Kopu AB apvienojumā AB ir cik elementi? Atceramies, apvienojums ir tur, kur gan salikti kopā, vienas un otras kopas elementi tā kā kopā apvienoti, neatkārtojoties, ja? Tātad kopējā kopā būs 1, 2, 3, 4, 5. Tad viss, tie elementi, kas ir gan vienā, gan otrā, jātara kopā būs 5. Un nosaka kopas AB starpību A mīnus B. Tātad starpība nozīmē visi elementi, kas pieder kopā A, bet nepieder kopai B. Un tas būs, sanāk, pieder kopai A, bet nepieder B. Tad divnieks pieder kopai B, tātad mēs to nerakstam. Trīnieks arī pieder kopai B, mēs to nerakstam, bet 4 un 5 nepieder kopai B. Tad atbilde paliek šāda 4 un 5. Un tad 29. A25 skaitliskā vērtība, un tur ir tīrākā formula. Prātši izmantojam šo te formulu. Sanāk 5 faktoriāls dalīts ar 5 mīnus 2 faktoriāls. 5 faktoriāls dalīts 3 faktoriāls. Varam iebliest kalkulatorā vai arī vienkārši pārrakstīt faktoriālu šādi, tad saīsināt un sanāk 5 reiz 4 ir 20. Un uzdevums ir atrisināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 30. un 31. uzdevums. Tā mums ir sporta nometne, kurā ir 20 skolēni, un mums ir jāprēķina, cik dažādos veidos treneris var izvēlēties 3 skolēnu komandu. Tātad mums no vairākiem vajag izvēlēties dažus, un visas lomas ir vienādas, ja vienkārši komandas biedrs, nesakārtota izlase mums vajag, un tas ir tīrā veidā kombinācijas. Tātad mēs izmantojam šo te C burtu, šo te formulu, un tad mēs rakstam, kā tātad cik veidos var izvēlēties no 20 elementiem 3, ja secība nav svarīga. Tāpēc tas ir C. Un pēc formulas 20 faktoriāls dalīts ar 20 mīnus 3 faktoriālis reiz 3 faktoriālis. Un tad šito mēs varam mierīgi bliest arī kalkulatorā, vai arī, ja mēs mākam pārveidot faktoriāļus, tad mēs arī varam pārveidot faktoriāļus un saīsināt tādā veidā šādi. Un mums sanāk 20 reiz 19 reiz 3, kas sanāk būtu 19 reiz 60, tas sanāk 61, 1, 4, 0 veidos. Un 31. Mums ir viena balta un 3 melnas bumbiņas, un mēs izvēlkam vienu bumbiņu, un kurš notikums galīgi nav iespējams. Mēs pilnīgi noteikti varam izvilkt melno bumbiņu, kāpēc ne? Arī mēs varam izvilkt baltu. Maisā palikušās bumbas ir vienādā krāsā. Jā, mēs to varam dabūt. Ja mēs pirmo izvelkam balto bumbiņu, tad maisā paliks visas 3 melnas. Un D maisā nepalika neviena melna bumba. Jā, nu mēs nevaram izvilkt tā, ka maisā nepaliek neviena melna bumbiņa, tad mums vajadzētu reizē izvilkt visas 3, bet tas nav iespējams, tātad atbilde ir D. Un uzdevums ir atrisināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 30. un 31. uzdevums. Tā mums ir sporta nometne, kurā ir 20 skolēni, un mums ir jāprēķina, cik dažādos veidos treneris var izvēlēties 3 skolēnu komandu. Tātad mums no vairākiem vajag izvēlēties dažus, un visas lomas ir vienādas, ja vienkārši komandas biedrs, tā kā nesakārtota izlase mums vajag, un tas ir tīrā veidā kombinācijas. Tātad mēs izmantojam šo te C burtu, šo te formulu, un tad mēs rakstam, cik veidos var izvēlēties no 20 elementiem 3, ja secība nav svarīga. Tāpēc tas ir C. Un pēc formulas 20 faktoriāls dalīts ar 20 mīnus 3 faktoriālis, mīnus 3 faktoriālis. Un tad šito mēs varam mierīgi bliest arī kalkulatorā, vai arī, ja mēs mākam pārveidot faktoriāļus, tad mēs arī varam pārveidot faktoriāļus un saīsināt tādā veidā šādi. Un mums sanāk 20 reiz 19 reiz 3, sanāk būtu 19 reiz 60, sanāk 61, 1, 4, 0 veidos. Un 31.
mums ir viena balta un 3 melnas bumbiņas, un mēs izvelkam vienu bumbiņu, un kurš notikums galīgi nav iespējams. Mēs pilnīgi noteikti varam izvilkt melno bumbiņu, kāpēc ne? Arī mēs varam izvilkt baltu, bet tālāk maisā palikušās bumbas ir vienādā krāsā. Jā, mēs to varam dabūt. Ja mēs pirmo izvelkam balto bumbiņu, tad maisā paliks visas 3 melnas. Un maisā nepalika neviena melna bumba. Ja nu mēs nevaram izvilkt tā, ka maisā nepaliek neviena melna bumbiņa, tad mums vajadzētu reizē izvilkt visas 3, bet tas nav iespējams, tātad atbilde ir D. Un uzdevums ir atrisināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena pirmās daļas 32. uzdevums. Let's go! Kastē ir 20 detaļas, no kurām 3 ir ar defektu un 17 atbilst standartam. Un mēs izvelkam 2 detaļas. Mums no sākuma interesē tikai pirmā. Kāda varbūtība, ka pirmā izņemtā detaļa atbilst standartam? Tātad atceramies varbūtības formulu, labvēlīgie pret visiem. Tātad varbūtība, labvēlīgie, jebka detaļa atbilst standartam, ir tātad 17 atbilst standartam, un pret visiem, kas šajā gadījumā visas detaļas kopā ir 20. Šādi te var atstāt arī šādi, vai, ja jūties baigi advancētais, tad tu vari uzrakstīt, ka arī tie ir 85%. Un te nākamajā nosaka varbūtību, ka otrā izņemtā detaļa ir ar defektu, ja pirmā izņemtā atbilst standartam. Bultiņas, tātad numurējam risinājumu, vajag labu risinājumu secību un kvalitāti. Tāda pirmā izņemtā detaļa atbilda standartam, ok, tad sanāk mēs iepriekš bija 17 detaļas, kuras atbilst standartam, bet tagad mēs vienu izņēmām, un tad būs tikai 16 detaļas atbilst standartam, un tagad sanāk mums kopā būs tikai 3 ar defektu plus 16 bez defekta. Tagad mums tikai būs 19 detaļas kopā pēc pirmās izvilkšanas. Un trešais, tātad varbūtība. Tātad vēlamie ir, ka detaļa ir ar defektu, tas ir 3, pret visām detaļām, kas ir palikušas, tās ir 19, atbilde ir 3, 19. Un uzdevums ir atrisināts. Ja tev interesē, kā apvienoja profesionālo sportu ar mācībām Rīgas valsts pirmajā ģimnāzijā, tad šeit es esmu aprakstījis visas metodas, kuras pielietoju, lai mācītos efektīvi, tas ir, lai patērētu vismazāk laika, iegūtu visaugstāko atzīmi. Grāmatu var atrast ernestametoda.com, jeb otrais links aprakstā. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 33. uzdevums. Tad mums ir iedots visas kvartilas, 0, 1, 2, 3, 4. Mums prasa noteikt kopas mediānu, un mēs zinām, ka mediāna ir tas pats, kas otrā kvartile. Tā kā mēs varam rakstīt, ka mediāna ir tas pats, kas otrā kvartile, jeb 12. Un tad, izmantojot doto skaitļu asi, mums jāuzraksta kastu diagramma. Kastu diagrammā mums vajag atzīmēt lielāko, mazāko vērtību, un tad visas kvartiles, kas ir pa vidu. Atceramies, ka 0. un 4. kvartile ir tātad minimālā un maksimālā vērtība. Nu, vai arī mēs vienkārši varam iedomāties tā, ka mēs atliekam visas šīs te kvartiles. Jā, tātad 0. kvartile ir 7, 1. kvartile ir 8, tad mums ir 12, tad mums ir 13, un tad mums ir 16, 4, un tad šī mums būs tā minimālā vērtība, šī būs maksimālā vērtība, un te pa vidu būs mediāna, un tad mēs šīs te vidējos 3 stabiņus savalkam tā kā kasti, jo tā ir kastu diagramma, un tad šīs ir tā kā tādas ļipiņas galā. Beautiful. Un uzdevums ir atrisināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena otrās daļas pirmais uzdevums. Tātad mums ir stacija 3 km attālumā no Anetes mājas. Pirmos 2 km viņa gāja ar vienu ātrumu, un atlikušajā ceļa posmā palielināja ātrumu pa 2 km/h, un pēc 52 minūtēm viņa nokļuva stacijā. Kāds bija ātrums pirmajos 2 km? Tātad visvieglākais, kā atrisināt šos te ātruma ceļu tipu uzdevumus, ir uzzīmējot tabulu. Šādi te, un te mums būs ātrums, laiks un ceļš. Un tad mēs zinām, ka pirmais posms bija 2 km garš, un tad atlikušajā ceļa posmā attiecīgi, ja kopā ir 3 km, tad sanāk atlicis bija 1 km, un tad sanāk tas, kas mums jāprēķina, ir cik liels ātrums bija pirmajos 2 km, tātad to mēs varam apzīmēt ar X. Atlikušajā ceļa posmā palielināja ātrumu pa 2 km/h. Un tātad, ja mums zināms ceļš un ātrums, tad mēs varam aprēķināt laiku. Ja, jo laiks ir ceļš dalīts ar ātrumu, tāpat arī šeit laiks ir ceļš dalīts ar ātrumu. Tagad mēs uzrakstam vienādojumu, izmantojot vienīgo informāciju, ko mēs vēl neesam izmantojuši. Ka kopā ceļš aizņēma 52 minūtes, ka laiks, kas tika pavadīts pirmajā posmā, plus laiks, kas tika pavadīts otrajā posmā, kopā sanāca 52 minūtes. Bet tā kā mums ir ātrums km/h, ceļš kilometros, tad sanāk laiks mums būs stundās, kas nozīmē, ka šitas mums ir stundās, un šitas pēkšņi ir minūte. Tas mums nedara. Tāpēc mēs rakstām, ka 52 minūtes būs vienkārši 52/60 no stundas, un tagad viss sanāk pareizi. 52/60 mēs varam saīsināt uz 13/15. Bam!
Un tad mēs vienādojam saucējus, un tik līdz novienādot saucēju, mēs viņus varam vairāk nerakstīt vienkārši. Un mums sanāk 2 reiz 15 ir 30 reiz x plus 2, plus 15x ir 13x plus 2, 30x plus 60, jā, tātad 30 reiz x, 30 reiz 2, un tad mēs visu pārnesam pa kreisi, tātad 30x plus 15x ir 45x plus 60, un tad širo pārnesot pa kreisi, sanāk mīnus 13x kvadrātā, mīnus 26x ir 0, un tad sanāk mīnus 13x kvadrātā, mīnus 19x plus 60 ir 0. Oi, tikai tie pluszīmīti, plusiņš. Ok, pilns kvadrātu vienādojums, blēžam diskriminantu, ir 3481, un tad sakņu formula, un tad sanāk, ka kvadrāta sakne no tā briesmoņa ir 59, dalīts ar mīnus 26. Tātad vienā gadījumā, uz pluszīmīta starpā, mīnus 40, 26, tas ir negatīvs, tas mums īsti nedara, jo ātrums var būt tikai pozitīvs, un tad mīnus 19, mīnus 59, dalīts ar mīnus 26, 3, un mērvienība ir kilometri stundā. Tad tā arī mūsu atbilde, cik ātri viņa gāja pirmajā posmā, un nekad neaizmirstam pie tekstu uzdevumiem uzrakstīt atbildi, ka tātad Annas ātrums pirmajos 2 kilometros bija 3 km/h. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena otrās daļas, otrais uzdevums. Tā ir jāatrisina trigonometriskais vienādojums. Un mēs redzam, ka ir kosinus 2x, tā mēs pataisno varam izmantot šī dubultā leņķa formulu. Šo te kosinus no 2 alfa ir kosinus alfa mīnus sinus alfa. Tātad to mēs uzreiz pārrakstam kā kosinus kvadrātā alfa, x mīnus sinus kvadrātā x plus sinus kvadrātā x. Un tad to šito kosinus mēs varam uzreiz pārcelt pa kreisi, jā, tā lai viss ir kreisajā pusē, un tad sinus kvadrātā plus sinus kvadrātā noīsinās, tie abi mums paliek kosinus kvadrātā x mīnus kosinus kvadrātā x. Un tagad mēs varam izmantot substitūciju, piemēram, ja tā ir vieglāk, vai arī vienkārši paņem pirms iekavām. Piemēram, apzīmē, kosinus x būs kaut kāds skaitlis y, un tas sanāk y kvadrātā mīnus y ir 0, kas ir nepilnais kvadrāta vienādojums. Paņemam pirms iekavām, tas sanāk vai nu viens reizinātājs, vai nu otrs reizinātājs ir 0, kosinus x ir 0, atcīmēs, ka y bija kosinus x. Šeit mēs viennieku pārnesam uz otru pusi un devējam kosinus x ir 1. Un kas ir baigi labi, ka mums interesē tikai tāda pirmais apgrieziens, kas nozīmē, ka mums nevajadzēs rakstīt klātos periodus, tas plus 2 pie n. Ar kosinus x ir 0, tātad kosinus ir 0, tātad mums dara leņķi pi dalīts ar 2 vai 3 pi dalīts ar 2. Tātad pi dalīts ar 2 vai 3 pi dalīts ar 2, mēs neliekam klāt periodu, jo mums interesē tikai pirmais pagrieziens, pateicoties šim te. Un ja kosinus x ir 1, tad kosinus x ir 1, tas ir šeit, tad mums dara vai tas ir vai nu leņķis 0, jā, vai nu ja mēs aizējam pilnu apli, tad tas ir 2pi. X ir 0, x ir 2. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena otrās daļas trešais uzdevums. Sākumā bija 20 iedzīvotāji, un tik pēc 20 gadiem palielinās 2 reizes. Tad, ja pirmajā bija 20, otrajā 40, tad pēc 25 gadiem būs 40 reizes 2 ir 80, tad būs 160, 640. Ok, tam vajadzētu būt brīvi vienam punktam. Tad mums ir dota formula, tāda kā to ešli izrēķināt, un tad te ir 0, tad, kad ir 1975. gads. Mums ir jāprēķina, kurā gadā iedzīvotāju skaits sasniedza 100. Mums ir jautājums, kad šis te iedzīvotāju skaits būs 100. Un mēs zinām, ka iedzīvotāju skaitu var aprakstīt ar šādu te formulu. Tā ir mums sanāk eksponentu vienādojums, tāds, kurš ir diezgan tricky, bet mēs izdalām abas puses 20, dabūjam te 2 pakāpē te 25 ir 5. Mums jāizmanto logaritms, jo 5 nevar izteikt kā divnieku pakāpe, tad mēs izmantojam logaritmu, kad šī te pakāpe būs tāda pakāpe, kurā jākāpina skaitlis 2, lai dabūtu 5. Jā, jo logaritms ir pakāpe, kurā jākāpina skaitlis 2, lai dabūtu 5. Un tad mēs abas puses pareizinām 25, lai dabūtu cik ir te, un tad sanāk te 25. Logaritms ir bāze 2 no 5, bet kalkulatorā parasti šādu logaritmu nevar ielikt, tāpēc mēs izmantojam šo īpašību, kad logaritmu var pārveidot šādi te ar jebkuru citu logaritmu, un tad mēs ieliekam decimālu logaritmu, jo tas ir visos kalkulatoros ir. Tātad decimālu logaritms no 5 dalīts ar decimālu logaritms no 2.
2, un šo gan var ielikt kalkulatorā, kas sanāk aptuveni 58,05 gadi, kas nozīmē, pēc 58 gadiem vēl nebūs sasniegts, jo vajag vēl tos 0,05 gadus, bet mēs zinām, ka tad 59 gados noteikti jau tas tiks sasniegts, tātad tie būs 59 pilni gadi, un ja mums nultē bija 1975. gads, tad sanāk pie tā 1975. gada mēs pieskaitam 59 un dabūjam 2033. gadā. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 2. daļas 4. uzdevums. Tad mums ir baseins, rotaļa baseins, kuram ir šāds te izmēri, un tas jāpiepilda ar plasmasas bumbiņām, kurām ir dots kaut kāds diametrs, un bumbiņam jāizņem ne vairāk kā 20% no baseina tilpuma. Un cik kāds lielāko bumbiņu skaits, ko varētu ievietot baseinā, un starp rezultātus līdz 10 daļām. Tātad, sākumā to, ka mēs aprēķinām, cik būtu vienas bumbiņas tilpums. Pirmais, tāda vienas bumbiņas tilpums. Bumbiņa ir tas pats, kas lode. Tāda lodes tilpums ir 4/3 pi r kubā. Tātad 4/3 pi r kubā. Šajā gadījumā būtu 4/3 reiz pi reiz, tā kā diametrs ir 7, tad rādījus būs 3,5. Un, ja tu ieliek kalkulatorā, tad sanāk 179,6 kubikcentimetri. Tālāk mēs izreikinām, cik lielu tilpumu drīkst aizņemt bumbiņas. 20% no tilpumus basēnam, un basēns ir vienkārši kaste, un kastē tilpumu aprēķina sareizinot garums reiz platums reiz augstums. Tad 20% ir 0,2, tad reiz platums, reiz garums, reiz augstums. Un mēs dabūjam 240,000 kubikcentimetri. Un tā, lai dabūtu, cik bumbiņas ietilpst, mēs dalām visu tilpumu ar vienas bumbiņas tilpumu un dabūjam 240,000 dalīts ar 179,6. Ja mēs to izdalām, tad mēs dabūjam 1336,3 bumbiņas. Ja, bet mēs nevar būt 0,3 bumbiņas, kas nozīmē, ka tās realitātē būs 1336 bumbiņas. Un neaizmirst pierakstīt atbildi. Šajā rotaļistabas baseinā var ievietot ne vairāk kā 1336 bumbiņas. Un uzdevums ir atrasināts. Vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 2. daļas 5. uzdevums. Tā mums ir šī zvaigznīte. Viņu salokot sanāk regulāra četrstūra piramīda. Šāda te, ja mala ir 3A, tad sanāk te būs A, kas nozīmē, te būs A, sanāk pamats būs A visur, un tad šīs te malas, mēs nezinām, cik viņas ir, mēs zinām, ka augstums šiem te trīsstūrīšiem arī būs A, kas nozīmē šis te augstums sānu trīsstūrīšiem arī būs A, tad šis te garums būs sanāk A dalīts ar 2, jo attālums no centra, šī kvadrāta centra līdz malai būs A dalīts ar 2, puse no malas, un ar to arī kā mums vajadzētu pietikt, un mums vajag dabūt tilpumu šādai te piramīdai, un lai piramīdai dabūtu tilpumu, mums vajag zināt pamata laukumu un augstumu. Pamata laukumu vajadzētu dabūt diezgan vienkārši, jo pamatā mums ir vienkārši kvadrāts. Tāda pirmais, tāda es pamatām, vienkārši A reiz A, kas būtu A kvadrātā. Un piramīdas augstumu mēs varam dabūt no šī te taisleņķa trīsstūra, kur mēs redzam, ka hipotenūza ir A, un šī te katete ir A dalīts ar 2, tātad mēs varam izreikināt, cik ir augstums. Tātad pēc Pitagora teorēmas mēs varam pierakstīt kaut kādus burtus šādi te, un mēs varam pateikt, ka trīsstūrī MNO A kvadrātā plus B kvadrātā ir C kvadrātā, kas nozīmē, ka B kvadrātā būs C kvadrātā mīnus A kvadrātā. Tātad B kvadrātā ir tā viena katete, ko mēs varam aprēķināt, MO, C ir hipotenūza, kas ir MN, un A ir apakšējais nogrieznis ON. Sanāk, MO ir tas augstums, ko mēs gribam dabūt, MN ir A, un ON ir A dalīts ar 2. Un tad mums sanāk A kvadrātā plus A kvadrātā dalīts ar 4, vienādojums saucējus, un mums sanāk 4A kvadrātā dalīts ar 4, plus A kvadrātā dalīts ar 4, un tad mēs saskaitam 4A kvadrātā plus A kvadrātā ar 5A kvadrātā dalīts ar 4, un tad mēs no tā visa gribam izvilkt sakni, no 5 mēs nevaram izvilkt sakni, no A kvadrāta mēs varam izvilkt sakni, un no 4 mēs arī varam izvilkt sakni. Sanāk A saknes no, atvainojos, te bija visur mīnuszīmes, mīnus, te ir 3, un tad sanāk saknes no 3, jā, likās dīvaini. Un tad pēdējais solis, tātad tilpums būs
S pamatam reiz augstums. Šajā gadījumā pamats mums ir A kvadrātā. Piramīdē ir 1/3 priekšā. 1/3 reiz pamata laukums, kas ir A kvadrātā, reiz augstums, kas ir A saknes no 3 dalīts ar 2. Un ja mēs to visu sareizinam kopā, mēs dabūjam A kubā saknes no 3 dalīts ar 6, kas ir tieši tas, ko mums vajadzēja pierādīt. Un uzdevums ir atrasināts vidusskolas optimālā līmeņa 2025. gada matemātikas eksāmena 2. daļas 6. un arī noslēdzošais uzdevums. Tad mums ir šis gameplays notiek starp Maiju un Andri. Katru gājienu ripina vienu kauliņu. Ja spēlētājs uzripina 1, 2, 3, tad viņš uzvar uzreiz un spēle beidzās. Ja uzripina 6, tad viņš automātiski zaudē, bet ja uzripina 4 vai 5, spēle turpinās. Karoči baigi neinteresantā spēle. Nosaka varbūtību, ka pēc pirmā gājiena spēle turpināsies. Atceramies, ka varbūtība ir labvēlīgie pret visiem. Spēle turpināsies, ja tiek uzmests 4 vai 5, tātad 2 varianti. Un visi iespējamie gadījumi, ja ir 6, ja jau metamajam kauliņam var būt 1, 2, 3, 4, 5 vai 6. Un tad atbilde ir 1/3. Tam vajadzētu būt easy vienam punktam. Un otrais jautājums - uzrakst izteiksmes, kas apraksta varbūtību, ka spēle beigsies pēc n-tā gājiena, pamato, ka izteiksme ir patiesa. Tātad kā šo atrisina, ir tā, ka, ja mēs gribam, lai spēle beidzās pēc n-tā gājiena, tas nozīmē, ka visos iepriekšējos gājienos mums ir jāturpina spēle. Un spēle turpinās 2 no 6 gadījumiem. Visās reizēs, izņemot pēdējo, spēle turpinās. Un tad pēdējā gājienā spēle beidzās. Un varbūtība, ka spēle beidzās, ir tātad 1, 2, 3 vai arī skaitlis 6, 4 no 6 gadījumiem. Visos izņemot pēdējā spēle turpinās, un tad pēdējā gājienā spēle beidzās. Un tad šī ir arī tā formula. Un tad mēs viņu varam pārveidot, bišķi, lai viņi izstāsta labāk. Tad 1 pakāpē da jebkurā ir 1, un apakšā mums būs 3 reizes mīnus n-1. Tad būs 2 dalīts ar 3 n-1. Reizināt nozīmē saskaitīt, un mums sanāk, tas būs 2 dalīts ar 3 n-tajā pakāpē. Šī ir crazy uzdevums, bet uzdevums ir atrisināts.